Ar satraukumu vietējā sabiedrība aprīļa sākumā uzsākta Ikšķeles vidusskolas stadiona būvniecība. Šobrīd projekta īstenošana notiek ļoti veiksmīgi, un, kā norāda pašvaldības pārstāvji, pie pašreizējā darbu tempa maija mēnesī tiks pabeigta komunikāciju izbūve. Kopējais redzējums ļoti pozitīvs, darbi iet ļoti raiti. Dotajā brīdī vīri veido atbalsta sienu, ir izveidota lietas ūdens savākšanas sistēma, jau ir lielākā daļa no pazemes komunikācijām pārbūvētas tā, lai netraucētu nākotnes vietai stadionam. Un vīri strādā apsteidzot termiņu, apmēram pa pusotru nedēļu, un principā pagaidām nekāda būtiska problēma mums nav. Vasarā stadionā sāksies būvniecības nākamais posms – ģeotekstila ieklāšana un laukuma profila veidošana. Pozitīvākā scenārija rezultātā līdz septembra sākumam tiks uzlikts arī mākslīgais segums. Ja atļaus finansiālais stāvoklis, jūnija beigās varētu sākties atsevišķi darbi netālu esošajā Strēlnieku ielā, kuras rekonstrukcija vēl tikai gaida savu kārtu. Mēs domājam par to, ka būtu varbūt racionāli izbūvēt Strēlnieku ielas projektā paredzēto stāvlaukumu, jo basketbola laukums nākotnes principā atrodas vietā, kur tagad ir stāvlaukums pie sporta zāles. Un ir doma, ka varētu to stāvlaukumu no Strēlnieku ielas apjomiem paņemt ārā, un ja finansiāli varēsim atļauties, tādu izbūvēt tomēr to stāvlaukumu, lai būtu vairāk vietas, kur stāties mašīnām, tīri jau priekš stadiona un skolas vajadzībām. Jau esam informējuši, ka pēc projekta realizācijas Ikšķele iegūs stadionu ar sintētisko segumu un 4 skrejceliņiem. Tiks izbūvēti vairāki sintētiskā seguma laukumi sporta spēlēm, kā arī tribīnes ar jumtu un sporta inventāra noliktava. Dats Tribotska, Zanda Tereško, Ogres televīzija.